Es esmu detektīvs Jānis Brūvītis. Šodien es došos ielās, lai veiktu lauka pētījumu. Noskaidrošu, cik daudz latviešu dzer kafiju, kā viņi dzer kafiju un kādu viņi dzer kafiju. Tas arī viss. Ejam nenormāli. Es eju jautāt viņiem, kāpēc mēs vēl stāvam. Can I offer you a cup of coffee? It's a microphone, it was a joke. Cik parasti kafijas iziet pa dienu? 2. Es dzeru espresso, tā kā 3 espresso un viss. Nu, darbā kāds 5. Maybe 2 a day. I used to drink 5, 4, 5. Vai pārsvarā bauda baltu, melnu, kādu citu? No rīta es baudu melnu kafiju, pa dienu es baudu visu kafiju. Ar pienu, bez piena? Ar pienu. Negaršo melnu kafiju. Un to, kas pieejam, parasti jau lati gribās. Lati. Ar pienu tātad? Jā. Kāpēc espresso, kāpēc ne kaut kādas garākas? Garšo ļoti, ļoti stipra rūgta melna kafija. Jo stiprāk man nevar uztaisīt pa stipru, bet pa vāju gadu. Vai tas ir arī tāpēc, ka jums ir tāda stipra personība? Jā. Tā es arī manīju pēc acīm. Ieraugot detektīvu, dažiem kājas ir augstas, ceļgala lodzās. Iespējams, vienkārši viņiem vajag kafiju nedaudz.